Atbildība, man liekas, ir nepadoties un iet līdz galam. Tāpēc, ka, lai kādu mērķi tu nospraustu, vienmēr būs šķēršļi, iznāks kaut kas savādāks. Dzīve nav tikai taisnas ceļš. Ir jāiet uz augšu, jāiet uz leju. Un man liekas, ka tas ir tas, ko sabiedrība ir visvairāk sagaida, ka politiķis izdara lietas līdz galam, viņš arī sadeg par šo lietu, par šo solījumu. Un mana pieredze ir, ja tu apņemies, tu izdari, un pēc laika, lai to var atskatīties, kur ir mans rezultāts. Un to var panākt tikai tad, ja cilvēki tev tic un uzticās un iet līdzi, jo viens nav karotājs. Un es domāju, arī Rīgā ir ļoti līdzīgs stāsts. Ja viņu partijas feodāli rausta kā tāds vēzes gulbes līdaka, tie rati stāv uz vietas, tāda rentes meklēšana. Un otrādi, ja tos vektors var salikt vienā virzienā, un mēs redzam vienu mērķi, un mēs esam komandā. Pat ja cilvēki ir dažādi, pat ja partijas ir dažādas, mēs varam izdarīt ļoti daudz. Tā ir atbildība nepadoties, iet līdz galam un panākt visos šo te mērķa apziņu, ka mēs kopā varam izdarīt.